Šis priekšlikums ir par sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem samazināt PVN no 21 uz 12%. Kad mums stāsta par ieguldījumiem Air Baltica, kad iegulda vairāki simti miljoni, mums stāsta, kā tas ir nepieciešams, jo tur ir darba vietas, tur ir sociālas iemaksas valsts budžetā, tur ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis un tā tālāk. Teiksim, no ieguldījumiem mēs pēc tam to naudu saņēmam atpakaļ. Faktiski netērējam neko. Šeit neko neviens neprasa no valsts. Ieguldījumu ziņā. Šeit vajag vienkārši samazināt PVN tikai ēdieniem. Tikai restorāni varētu samazināt cenas, lai viņi varētu iziet no ēnu ekonomikas. Ir ļoti pozitīvie piemēri Eiropā, tādi kā Francijā. Tur no 19 līdz 5% samazināja PVN, un tas radīja papildus 50,000 darba vietu. Ja mēs iedosim viņiem tādu iespēju, vismaz uz nākošo gadu mēģinājumu periodu, es jums personīgi apsolu, ka tas radīs jaunas darba vietas, atsvaidzinās nozari, jauni restorāni parādīsies, būs ārzemju tīkli arī šeit, būs papildus sociālās iemaksas budžetā, uzņēmuma ienākuma nodokļi palielināsies, iedzīvotāju ienākuma nodokļi. Tā kā faktiski negatīvas fiskālas ietekmes nebūs. Ļoti liels lūgums, kolēģi, neprasām naudu, vienkārši samazinām PVN. Atbalstiet lūdzu priekšlikumu.